Nekustamo īpašumu tirgū īpaši iekārojama ir māja ūdens tuvumā. Arī Daugavas krasti kļūst arvien apdzīvotāki. Bet kur aiztek privātmāju kanalizācijas ūdeņi? Domājot par vides tīrību, jau 5 gadus darbojas firma Ekostandards tehnoloģijas, kura ražo un uzstāda bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Cilvēks būvējot māju, viņam nepastāv iespēja pieslēgties centralizētiem kanalizācijas tīkliem, ja? Tad parasti izvēlās vai nu septiķi, vai nu izsmeļamo bedri, un trešais variants ir bioloģiskā attīrīšanas iekārta. Salīdzinājumā, teiksim, pēc cenām viņi varbūt ir nedaudz dārgāki, varbūt kādi 40%, ja? Bet pēc tam visas apkalpošanas ziņā un ērtuma ziņā, un lai nerastos nepatīkams smags, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas būs pašas labākās. Cik mājās jūsu firma jau ir uzstādījusi? Pagājušais gads bija samērā veiksmīgs un principā pāri par 100 projektiņiem mums ir. Dažādi lielumi ir pat ciematiem, kur ir, teiksim, viens attīrīšanas iekārts, kas ir domāts priekš kādām 35 mājām, bet galvenokārt klientūri ir privātie. Iekārta parasti izvēlās no paredzamā notekūdeņa daudzuma. Ir varianti, kad, piemēram, 2 kaimiņi draudzīgi dzīvo, var uz 2 mājām vienu iekārtu, var uz 3 vai 4. Ir ciematiem, kad liek uz 35 mājām pat vienu iekārtu. Ja? Un arī ekonomiski izdevīgāk tas būs. Ja jo vairāk cilvēki ģimenes būs uz vienu iekārtu, jo iekārta labāk strādās, un arī pašas iekārtas uzstādīšanas pat iekārta sanāks vienai ģimenei lētāk nekā katrs pirktu savu iekārtu. Iekārta spēja bez problēmām tiek galā ar sadzīves ķīmiju. Par to nevajadzētu uztraukties, ka varbūt citreiz ir mīti, kad veļas pulveris vai kāds fairī var nobeigt tās baktērijas. Ja? Šī konkrētā iekārta ir paredzēta līdz 10 cilvēkiem. Ekvivalenta, tas ir, viņa spēja attīrīt 2,2 kubikmetri notekūdeņu diennaktī. Viņa, kā var redzēt, ir viegli transportējama un piedāvājam arī šāda tipa pilnkorpus iekārtas līdz 10 cilvēku ekvivalentam. Maksimālais notekūdeņu daudzums, ko spēj attīrīt šāda tipa iekārta, ir 5 kubikmetri diennaktī. Ieraukot iekārtu iekšā, blakus viņai tiek uzstādīts gaisa pūtējs, kompresors, kurš tiek pasargāts no mitruma un no dažādiem nelabvēlīgiem citiem vides faktoriem. Iekārtas darbības princips ir uz aktīvo dūņu, suspendēto aktīvo dūņu principa, kuru iekārta tiek sadalīta 3 daļās. Iekšā var redzēt, pirmā zona ir ieplūdes zona, kur tiek atdalīti dažādi nešķīstošie piemaisījumi. Pēc tam ir aerācijas zona, kurā baktērijas veids notekūdeņu attīrīšanu. Un trešā zona ir nostādināšanas zona, kur savienot trauku principā, cik ūdens izplūst, tik izplūst attīrītais ūdens nostādinātais. Cik ilgs laiks paiet no idejas līdz izpildījumam? Šīs ir mūsu tipveida iekārtas, kuras tā teikt, der visos standarta gadījumos, un ja klients ir gatavs uzstādīt šo iekārtu, praktiski mums jau viņa ir gatava stāv noliktavā. Un tas ir praktiski nedēļas jautājums, ka to visu var atrisināt un jau uzstādīt un pievienot. Tas notiek samērā ātri. Šī gadījumā, kur mēs atrodamies, bija tāds gadījums klientam, kad viņš bija izbūvējis izsmeļamās bedres, kur viņam būtu nepieciešams izmantot asinizācijas mašīnu periodiski, lai, aizvestu netīros ūdeņus, bet beigās viņš izšķirās par labu mūsu attīrīšanas iekārtai, kur ūdens tiek attīrīts līdz tādai pakāpei, ka viņš var izplūst Daugavā patieši vārā. Vienīgais bija šeit moments tāds, ka nācās mums visu tehnoloģiju iebūvēt iekšā akā. Tādā gadījumā, kad jau bija uzstādīts visas brugis, un tā kā mūsu firmā nodarbojas ar šīm plasmasas detaļām, viņas visas tika metinātas iekšā akā. Tāds nestandarta gadījums, bet pēdējā laikā mums šādi gadījumi parādās arvien biežāk. Šeit mēs jau varam redzēt, kāds izskatās attīrīts ūdens pēc bioloģiskās attīrīšanas. Un vēlētos piezīmēt, ka šādam attīrītam ūdenim viņu varētu arī izmantot atkārtoti pēc dezinfekcijas, dārzu laistīšanai, mašīnu mazgāšanai, kaut vai arī varētu arī tualetes podus skalošanai, jo praktiski viņš ir attīrīts. Šī gadījumā ūdens pa novadu cauruli nonāk grāvī un tālāk arī aiziet uz Daugavu.
kā rezultātā viņš ir attīrīts līdz tādam līmenim, ka nerada vidēji papildus slodzi. Cik reāli izmaksā šāda iekārta? Standarta cena šobrīd mums ir 1650 lati ar visu nodokli PVN. Un, ja objekts atrodas Rīgas rajonā, tad arī piegāde ir šajā cenā iekšā. Diemžēl cenā nav iekļauts uzstādīšanas izmaksas, jo tās var mainīties atkarībā no situācijas, vai nu ir augsta gruntsūdeņa, vai nu ir mālaina augsne. Un eksploatācijas izdevumi? Eksploatācijas izdevumiem jārēķinās ar elektrības patēriņu. Tas privātai mājai būtu kā 25 lati gadā pēc šā brīža, jo ir kompresors 60 vatīgs, kas patērēs elektrību. Viņš visu laiku ir ieslēgts. Un, principā, reizi gadā būs tās liekās duņas jāatsūknē. Bet ir klienti, kuriem ir 3 gados reizi jāatsūknē, ir klienti, kam ir reizi gadā noteikti jāatsūknē. Tas ir arī ļoti individuāli no klienta tā objekta īpašībām. Vai visās privātmājās būtu nepieciešams ierīkot bioloģiskās attīrīšanas iekārtas? Tas būtu ļoti, dabai, videi ļoti labi, jo es zinu, ka ir daudz liek septiķis tās tautā saucamos, jā. Bet viņiem ir tās saucamās infiltrācijas caurules, kuras pēc likumdošanas viņas nedrīkst tādas likt, ja? Bet cilvēki, lai nebūtu asinizācijas mašīna tik bieži jāsauc, to ūdeni infiltrē gruntī, un principā septiķis jāattīra kādi 60% notek ūdeņas, ja? Attīrīšanas pakāpe viņam ir. Tad bioloģijai principā labākie rezultāti mums rāda 98% pat attīra notek ūdeņas. Ļoti labi būtu, ja klients to slēgtu servisa apkalpes līgumu, sākot no jau iekārtas eksploatācijas uzsākšanas. Jo iekārtas garantijas laiks ir 2 gadi, un būtībā, ja netiek veiktas regulāri apkopes, tad ūdens kvalitāte šī laika posmā var arī pasliktināties. Tāpēc ir ļoti nepieciešama arī apkalpes šīm iekārtām. Raidījumu varat noskatīties arī internetā www.tv.lv.